told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Čau visiem, mani sauc Edīte, un šis ir kanāls par radīšanu un ne tikai. Iepriekšējais vlogs neiznāca, jo es īpaši neko nedarīju. Domāju, kāda jēga filmēt, ja es biju notamborējusi tikai pa visu to laiku, kopš pēdējais vlogs iznāca 6 rindas savu sedziņu. Līdz ar to es uzskatīju, ka vlogu nav jāfilmē, jo neko citu es īsti nedarīju. Gribu sākt ar to, ko es vakar darīju. Vakar es tā vismaz drusku iekustējos, kā saka, un es iesāku jaunu projektu. Un tas jaunais projekts tātad būs pasūtījums grabulītis lācītis no šādas te dzijas, ar nērta džīns, 160 metri, 50 gramos, jā. Tātad mums tur bija 55% kokvilna, 45% akrils, jā, ar nērta džīns. Ieteicamās adatas 3,5 mm, var izmantot 4, jā. Tātad tambora adata, protams, 3,5 mm, bet mēs labi zinām, ka mēs mantiņām izmantojam parasti 2 mm tambora adatu, jā. Un, piemēram, ja džemperim, tad 400 grami it kā te pietiek. Es personīgi nezinu, jā. Es džemperi neesmu adījusi no šīs dzijas. Tādu parastu tikai pārsvarā man viņi iet uz mantiņām. Tātad rekur likšu lietā pirmo riņķīti. Grabulīti, jā. Un lūk, rekur actiņas. Actiņas lūk ir ar drošu stiprinājumu, viņas ļoti labi turēsies un bērnam nekas nenotiks. Tā kā daudzi baidās, ka var izraut vai ko, es drīzāk neatzīstu tās piešūtās acis. Tā. Un tā, jā, es jau te pasteidzos. Un te rekur es sāku jau tamborēt lācītim galviņu. Un vakar es iesāku adīt apkakli. Šī jau būs apkakle. Lūk, tas mans izjauktais darbiņš, jā, ko es izjaucu, tas bija lūreks un organiskā kazas kokvilna. Kaut kas tam līdzīgs, jā. Kā jau es teicu, es par to dziju īsti nezinu, kas tā ir pa dziju, bet tā vismaz tur bija rakstīts. Jo man viņa tika uzdāvināta, un es pārsvarā adu tikai no Turcijas dzijas. No spolīšu dzijas es nekad nebiju adījusi. Lūk, un šeit lūk ir mans jaunais sākums. Viņš staipās. Izskatās maziņš, bet viņš staipās, jā. Lūk, tātad sākums ir ielikts. Un tas jau ir super, kā saka. Tālāk, ko es jums gribu parādīt. Es bez statīva, tāpēc, ka kamēr bērns guļ, negribas neko īpaši tā darīt, meklēt. Tā. Tūlīt atbrīvosim. Tātad. Pēc formas, protams, pēc sedziņas īsti uz to brīdi neizskatās. Jā? Bet šis ir plecs pušķis, no sedziņa pušķis, jā. Es esmu visu to notamborējusi, visu to vajadzīgo gabalu, un man uz to brīdi ir 68 cm diametrā, jā. Un
kaut kādā tuvākajā laikā, ja, kad es pabeigšu, protams, pasūtījumu, to mantiņu, ja, tad es plānoju tagad ķerties klāt šim darbiņam arī, ja, un tamborēt klāt lapiņas un rozes. Jā. Tūlīt es jums viņu izklāšu un parādīšu viņu izklātā veidā. Tātad šeit uz to brīdī, kā redziet, izskatās, jā, ka te baigi, malas, jā, nedaudz nav tādas vienās tā kaķa spalvas, bez tā, protams, nekādīgi, bet es esmu rādījusi viņu, kad es viņu tā borēju, filmēju video, jā, un lūk, tā viņš izskatās. Te kopā ir 12 rindas ar šiem izceltajiem tā kā valdziņiem, jā, un te pārsvarā ir tamborēts tā, kā viņi saucās, latviski. Stabiņi ar apmetumiem, vai... vienmēr sakot, es īpaši neesmu tāda tamborēšanas meistare, ja, es tikai kaut ko saprotu, ko es daru, ja, bet es aizmirstu, kā sauc, ja, to visu. Lūk, tā kā tāds darbiņš, jā, diezgan tāds paliels sanāk. Un viņš ir domāts tā būs, ka te apkārt būs visas tās lapas, rozes, jā, un tā viņš ir domāts šitās salikt, un viņš veido to pušķi, jā, lūk. Ideja ir ņemta no ārzemju saitiem, protams, līdz ar to, kā ir. Tātad, tas arī ir visu uz to brīdi, ko es darīju, un tātad turpināšu es strādāt ar šo darbiņu šodien, ja, un es jau gribētu, protams, viņu pabeigt, bet, pabeigšana, protams, tas ir skaisti teikts, ja, ar mazu bērnu, bet, mēs mēģināsim. Tātad, tur parādīšu, kā izskatās no šejienes, ja. No šejienes izskatās kaut kā viņš tā, ja, no priekšpuses, bet, protams, tur ies puķes viss un būs daudz viss skaisti. Tā, lūk, tas arī pagaidām ir viss, ko es darīju un ko es plānoju darīt, un tad jau vēlāk paskatīsimies, ko es vēl izdomāšu. Pagaidām es eju tamborēt savu grabulīti, un tad tālāk jau skatīsimies. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. Tātad čau visiem, šodien ir 14. marts, un es gribu jums nedaudz pastāstīt un parādīt, ko es vēlos darīt tuvākajā laikā. Es šodien sapratu, ka man ir tik daudz dzīves atlikumi, ka es varētu mēģināt kaut ko radīt no tiem, kas ir. Un tad tikai ķerties klāt kaut kādiem jauniem darbiņiem, ja, kur, es domāju, no jaunas dzīves, kur ir pasūtīta pēdējā laikā. Protams, es šeit
nerādīšu tur, piemēram, kaut kādus jaunus procesus. Tur no zeķu dzīves atlikumi tiks sadīti ārā, jā, protams, paši par sevi. Mantiņas visādas tamborās grabulīši, bet, nu, tas ir tā process, kad dzīvu atlikumi paliek, bet viņus vienmēr var kaut kur izmantot. Vai tur apaklīti, lācīti, uztamborēt, vai vēl kaut ko. Es ap citu runājot par to, jā, man ir arī gatavs darbiņš. Es, protams, ielikšu ar ChatGPT palīdzību veidotu bildi, jo mazais tajā brīdī gulēja, un man te ienāca pasūtījums, un es to pasūtījumu jau esmu pabeigusi. Tā vajag nopirkt dāvanu tādu maisiņu un nogādāt cilvēkam. Lūk, šāds lācītis man ir uztamborējies. Iekšā tie grabulīši, ja, ko es jums rādīju. Tātad. Nu, viņi tā grab, ja. Ir abas acis, bet ChatGPT, protams, kā vienmēr kaut ko noņemot. Šajā gadījumā viņš noņēmis tātad vienu šo, kas ir te, ja. Nu, lūk, es radīju to tamborēju. Tamborēju to pēc apraksta. Tā kā, lūk, tur ausis bija tā knapi redzamas tikai, piemēram, pati ausu maliņa, jā, bet es mīlu, kad ausis ir kārtīgi redzamas. Līdz ar to es izdarīju pa savam. Nu, tātad tāds grabulītis mums ir tapis pa šito laiku. Tagad uz doto brīdi es ādu sedziņu, bet es sedziņu jums parādīšu, tad, kad es būšu pabeigusi vismaz to veselo rindu. 5. rindu es tagad ādu. Tur kaut kādi 54 kvadrāti kopā, man laikam kaut kādi 10 uz doto brīdi, ja es nekļūdos. Nu, lūk, un kāpēc es rādu jums šo? Jā, jo man gribētos tikt vaļā no dzīvu atlikumiem. Un tā kā man no viena džempera, kuru es adīju, palika lūk šitāds te gabaliņš, es pasūtīju klāt vēl Alize Classic Mohair dzīvu, jā. Un es plānoju adīt to zirnekļa veidīgo to džemperīti, tā kā tīkliņa veidīgo, jā, kas tagad ir modē. Man ir galīgi tāds balts, bet viņš nav tā kā tīkliņa veida, bet viņš ir parasts klasisks, ja? Bet man gribējās vienkārši kaut ko tādu, bet man toreiz nebija adatas, un es piedalījos vienā projektā, krieviski viņš saucās Svieķik Semis Svieķik, un tur bija jāda katru nedēļu sava krāsa, un tā kā man negribējās nekādas zeķes sākt, un gribējās kaut ko tādu lielu, ātru un gatavu, vai vismaz kaut pa nedēļu kaut viens gatavs darbiņš, tad es sāku vienkārši adīt ar to, kas ir. Nu, un es, protams, ja es neaizmirsīšu, es salikšu visas bildes, jā, ja kaut kur kaut kas. Tie, kas man ir Facebookā, tie redzējuši to balto džemperi, lūk, un tā kā jā, un tad līdz ar to sanāca, ka es adīju kaut ko citu, bet ne to, ko es biju plānojusi. Bet tā kā es jau pasūtīju klāt, es plānoju vēl tāda veida džemperīšus adīt, nu, vismaz sev kādus vairākus. Sākumā šito vienu, pēc tam es gribētu, man liekas, rozā krāsu, tādu spilgtu, ļoti spilgtu un melnu. Tas pagaidām tā kā plāna, ja? Tā, tālāk man te vēl palika arī, es te adīju mazajam zābaciņus, bet mēs īpaši viņus nepanāsājām. Un iespējams no šitās, un varbūt pat no šitās dzies, ja? Es varbūt kaut ko miksēšu. Iespējams, kaut ko miksēšu. Nu, es vēl padomāšu, jā, varbūt uztaisīšu kaut kādu komplektiņu tieši no šī dzīvu salikuma. Viņas neko daudz neatšķirās viena no otra. Tā ir Gazelle Baby Cotton dzīja. Tā, starp citu, mums šeit mohērs, jā, ir 100 gramos 200 metri. 55. krāsa. Tīri baltā krāsa. Adatas iesaka 5 līdz 7, nu man laikam ir 8 izmērs, 8. adatas, un mēģināšu ar 8. adata izmērām tātad
adīt sev to džemperi. Un, ja viss man patiks un apmierinās, droši varēs pie manis arī veikt pasūtījumus. Tā. Tad tālāk, jā, kā es rādīju vēl šo dziju, iespējams, izskatās, ka es tomēr miksēšu kopā, ka ļoti skaisti tas viss iet kopā. Tātad, un šitā ir, tā sāksim ar šito, jā. Es no šitās krāsas, no krāsas, tā, no šīs krāsas numura 3424, jā, es no viņas adīju sev džemperi Hiacinte, arī sanāca ļoti foršs džemperis, man viņš ļoti patīk, un godīgi sakot, es labprāt vēl sev uzadītu, bet es nezinu, man šeit viennozīmīgi ar to skaitu, kas ir palicis, nepietiks. Līdz ar to es tomēr varbūt puikam kaut kādu vasaras tādu komplektiņu varbūt. Es vēl padomāšu, ko darīt, jā, ar to dzīvu, vai arī varbūt kaut kādā uz pārdošanu, kaut kā meitenītei kādai kaut ko uzadīt. Es paskatīšos, padomāšu, kā saka, jā. Tātad, un šitā ir 60% kokvilna, 40% akrils, 50 gramos, 165 metri, ieteicamās adatas 3 līdz 4 mm. Lūk, un kaut gan es tagad skatos, man ienāca tikko prātā viena ideja, bet es vēl padomāšu. Tā, un otra ir tā pati dzija, un krāsa mums šeit ir 3, 4, 4, 5. Lūk. Tātad. Tad man ir plāns puikam iesākt džemperi, bet es pagaidām, kā saka, vēl nezinu, jo man dzija šeit nepietiks vecākajam puikam, bet šitā ir Alize Kašmīrā, kaut kā 330 metri, 100 gramos pie 100% vilna. Un, mazajam diez vai būtu laba doma, jo es, nezinu, tik maziņam vēl nē. Kaut gan savam iepriekšējām bērnam es jau vadīju no dzimšanas, neskatoties sastāvus, neko nesaprotot no tā, jā, un nekas nebija, viss kārtībā, bet, negribētos vairs riskēt, jā, jo, jau mēs esam gudrs vadītājs, kā saka, un zinām, ka, ir dažādi veida dzīves, līdz ar to es domāju, ka es sākšu, un paskatīšos vispār, varbūt fiks praisā, varbūt atradīšu kaut kādu kombināciju, ko var piekombinēt klāt. Varbūt svītrainīt uzadīšu, nezinu, bet gribu bērnam uzadīt džemperi. Jo mums te bija viens džemperis, bet viņš jau ir tā, nolietots kā, un pat bildi, diemžēl, es jums nevaru parādīt. Nav man saglabājusies, lai cik dīvaini nebūtu, bet, jā, uz nākošo ziemu mums vajag jaunu džemperi. Tā tālāk es plānoju adīt arī, es te meitai adīju kleitu no dzijas Drops U Unicolor. Man tā dzija, godīgi pateikšu, rupja likās, ne visai. Tātad 3 mm adatas, 50 gramos, 125 metri, 100% kokvilna. Bet viņa meitenes ir ļoti tāda pacieta un raupja, bet arī es izdomāju pielietojumu, es uzadīšu vienu topiņu ar pliku vēderu, protams, jaunatnē vairāk domāti, man jau tā tauciņa, ka es uz sevi nevarēšu, bet mēs iesaistīsim chatu GPT, kurš arī uztaisīs bildi, es tā ceru, un neko man neizmainīs pašā adījumā. Pamēģināsim tādu variantu, jā, ja ne, tad vienkārši uz pakaramā, parādīšu, ka jā, ir pārdošanā var tās topiņš. Ja man pietrūks, es vēl piepirkšu šito dziju, bet es ceru, ka man viņa daudz nepaliks pēc tam pāri. Vai arī vispār labākais gadījumā, būtu visu šito izadīt, jā, un par viņu aizmirst. Lūk, tātad man ir plāns uzadīt tādu topiņu, jā, vasaras variantā uz pārdošanu. Nesāt viņu nav tik slikti, vienkārši man meitai kaut kā
sākumā jā, patīk, ka pēc tam laikam, nezinu, kaut kas viņai neaizgāja tā mazais šodien tāds niķīgs mums ir. Un tad es vēl sev vadīju rombu topiņu no Jārnāra stēla dzijas. Tāda spīdīga dzija, man arī tāds tā kā atlikumiņš te ir palicis, jā. 50 gramos 185 metri, 67% kokvilna, 33% viskoze. Tā, un es padomāju arī pār kaut kādu topiņu, bet tādu vienkāršāku jau necaurumotu, jo es adīju no šīs dzijas topiņu ar caurumiem. Rombi bija man tur, lieku fotogrāfiju, protams. Tā krāsa 655. Dzija tāda ar spīdumu, jā. Kā redziet, jā, tādas ar spīdumu. Nu, lūk, man ir vēl viena tāda dzijas krāsa. Katram gadījumam, ja man pietrūks, es sakombinēšu ar otru krāsu, un tā kā tā nav problēma. Bet pagaidām es jums nerādīšu, jo varbūt, ka pietiks pilnīgi ar to, kas ir. Tālāk man ir šeit jaukt ārā kleita. Es adīju kaut kad kleitu, bet beigās es sapratu, ka es to kleitu īpaši nekad nevilkšu. Šitā ir Alize Sal Abai, tāda skaista sarkana krāsa, tāda ar flitteriem virsū, un es šeit domāju arī iesākt kaut kādu tādu džemperīti, bet arī tādu caurumotu, tā kā kaut ko uzmest pa virsu kaut kādam tur, nezinu, baltai maiciņai, jā, visdrīzāk, vai kaut kam tā. Nu, tāda tipa. Es, protams, nezinu, vai man tā iecer izdosies, bet vienkārši es tādu ideju redzēju no citas dzijas, un es tādu padomāju un pamēģināšu tātad no šādas dzijas tādu variantu izstrādāt. Un ja man viss izdosies, tad būs ļoti kaut kas tāds arī interesants. Un varbūt, nezinu, ja es izdomāšu, varbūt kādam baigi iepatiksies, nu, varēsiet droši iegādāties, ja ne, atstāšu sev. Kaut ko izdomāšu. Tā, tālāk. Tālāk man šeit ir Cotton Gold dzija, arī kaut kādi 100 gramos 300 metri vai cik tur bija. Es neatceros kodīgi, negribu melot, bet tā ir Cotton Gold dzija. Man tāds palicis arī mazs gabaliņš no Japāņu džempera, ko es ar Japāņu rakstu adīju ļoti sen atpakaļ, bet viņš sen ir izjaukts, tāpēc, ka bija daudz kļūdas. Lūk, un man tikai viens kamoliņš palika, un ko es domāju, vai no šitā cepurīti izadīt, vai lakatiņu uztamborēt. Protams, te nepietiks ar šito kamoliņu, te vajadzēs kaut ko piejaukt klāt, bet tāda tā kā ideja ir. Jā, un, protams, uz pārdošanu man nav tik mazi bērni, jā, nu, man ir, bet man ir puika, bet tas vairāk derēs meitenē. Tālāk, es saprotu, ka nav sezona, jā, bet man šeit ir divas dažādas dzijas, no kurām man plānojās divas dažādas šalles. Es, kad pirku, es neievēroju, ka tā ir dzija domāta šallēm, līdz ar to ar 3 mm adatām, laikam tā tūlīt aiziešu paskatīšos, kādas tās adatas tur bija. Kā man patīk melot? Adatas tātad 6 mm, tādas adatas, jā, nāca jau klāt komplektā. Protams, es viņas pirku to dziju Pepko, tā kā, jā, trāpās un varbūt interesē varat nopirkt, bet vai arī pagaidīt, kamēr es tikšu līdz tai šallēm, tad es varēšu pateikt savus atsauksmes vispār par šo dziju kā tādu. Tā. Tālāk es adīju, es nerādīšu pilnībā, tas ir, ko jūs fonā redzat, kombinzoniņš jaundzimušajam. Es adīju no 3 līdz 6 mēneši, bet manam bērnam tagad ir 9 mēneši, un šis radīts no 3 mēnešiem. Un, ko es jums varu pateikt, viņš mums der vēl joprojām. Tas nozīmē, ka apmēram tādu kombinzoniņu adot pēc aprēķiniem sanāk, ka der no 3 līdz 9 mēnešiem. Tā kā meitenes kombinzoniņi ir izdevīgi, un ja kāds pārdod, droši pērciet. Es uzskatu, vai pasūtiet, jā, pie manis arī var pasūtīt starp citu. Kāpēc tur ir divas pogas? Tāpēc, ka es jau sāku jau jaukt ārā, jo domāju, nu viss, viņam vairs nederēs, nu ko tur, jā, nu beigās radās, mēs vēl tagad
pavasara augstajās dienās vēl tomēr varam vēl viņu uzvilkt, bet, nu, pēc tam gan viņš tiks jaukts ārā. Es adīšu vēl vienu reizi viņu no jauna, bet jau lielāku izmēru, vismaz uz kādu gadu. Lūk, jo man šeit rekur ir viens vesels kamols, var teikt, nu 2 gandrīz veseli, no šitām drusku tikai izlietots. Tā kā, jā, tādas domas man ir jaukt ārā un adīt viņam mazajam savam vēl vienu. Arī lieku fotogrāfiju, ja? Tātad Alize Super Lana Maxi. Mums šeit ir 100 gramos 100 metri. Ieteicamās adatas tā. 8 līdz 10 mm, bet, nu, protams, es tādas neizmantoju. Tik lielas bija, man liekas, 4 vai 5 mm jāskatās. Man ir krievu valodā meistarklase tieši šim kombinzoniņam, es viņu adīju un filmēju. Jā, tā kā, ja kāds ļoti labi krieviski saprot vai vienkārši un grib šādu tēmu, uzadīt, jā, kombinzoniņus, droši varat aiziet uz manu otru kanālu, atstāšu saiti lejā infoboksā, kā saka, jā, ar norādi uz to manu otru kanālu, un tur var paskatīties, varbūt, ka vēl kaut kas interesē. Tā, krāsa 466. 75% akrils, 25% vilnā. Un, ko es jums varu pateikt, ļoti mīksta dzija. Šito gan es iesaku droši bērnu adījumiem. Vēl var arī šādu kombinzoniņu adīt no dzijas Alize Softī. Ja? Tāda mīkstā dzija, kas zina. Un man plāns bija adīt, bet es biju iesākusi otrā kanālā, tie visi video ir, jo šis kanāls, es vēl ilgi domāju, vai vērt vaļā šo kanālu, līdz ar to te daudz kas nav, daudz ko jūs neziniet. Bet, jā, tā kā bija tāda lieta, kad es tā kā sāku adīt, un man tur sanāca misēklis sajuklis, kuru pusi ir tātad visi šitie te krustojumi, jā, un es beigās padevos un uzadīju garās zeķes, kuras pēc vannas tieši var uzvilkt. Arī man viņas, ja kāds ir pārdošanā, ja kādam interesē Facebookā manā marketplaceā, tur var atrast, vai arī man personīgi uzrakstīt. Arī visu atstāšu infoboksā lejā. Nu, lūk, tad to es arī jums gribēju parādīt. Tas ir tas, ko es gribu vienkārši izadīt savādāk. Nu, tas ir vienkārši. Es sapratu to, ka es tikai gribu pasūtīt jaunas dzīves, jā, bet es saprotu tajā pašā laikā, ka man tomēr tik daudz, kas ir jāpapēc, lai var kaut ko vispār pasūtīt un darīt. Un plus vēl, es nerunāšu par to dzīvi, kas man ir atdota, vēl akrila dzīve, vēl no viņas daudz ko vajag izadīt. Bet, nu, sāksim, jā, ar šo. Es kā likšu visu atpakaļ maisā un vienkārši randomā vilkšu ārā, neskatoties, kāds kamols trāpīsies, tādu izstrādājumu arī sākšu. Bet tas nav šomēnes, es vienkārši gribēju parādīt, lai saprastu to, kāds dzīvu atlikums man šeit atrodas uz doto brīdi. Nu, ot. Tā kā diezgan interesanti, jā. Tas viss, kas man te vispār kopumā ir. Starp citu, kombinzons, tas ir tas populārais lācītis ar austiņām, jā. Tā kā jā. Es tā kā adīju no augšas uz leju to kombinzonu, jebkurā gadījumā, nu, jājauc ir ārā pavisam, jo, nu, grūti tur būs saprast, kurā vietā kas ir krustots. Līdz ar to labāk sākt no nulles. Un varbūt savam puikam uzadīt tomēr džemperi, jo varbūt puikam uzadīšu džemperi vecākajam puikam, viņam 7 gadi būs septembrī. Varbūt no tās zilās dzīves kaut ko citu. Nu, vienvārds sakot, vispār kopumā
Tas ir viss, ko es gribu tuvākajā laikā likvidēt. Kā tuvāko mēnešu laikā, protams, vismaz vēlams līdz rudenim. Gribētos visu to nolikvidēt, līdz ar to, ķersimies klāt un palēnām kaut ko darīsim. Varbūt arī kādu meistarklasi pamēģināšu uzfilmēt, ja man būs noskaņojums pirmo latviešu valodā. Paskatīsimies vispār, kā ies, kā man gribēsies kaut ko darīt, un tad jā. Tālūk. Viss, tad šobrīd es atslēdzos, man vajag tagad arī otram kanālam šito pašu visu nofilmēt un parādīt. Tad tiksimies jau vēl nākošajā reizē, mums būs vēl pieslēgšanās, vēl viena vismaz, varbūt divas, pagaidām vairāk kā viena pieslēgšanās. Un tad jau varēs uz šito visu montēt, un jums būs vismaz ļoti forši, ko paskatīties, jo izdomāju, kā video uztaisīt interesantu, parādot savus dzīvu atlikumus, un ko es gribētu, tieši to, ko es esmu pati pirkusi, neviens nav atdevis, tas ir pats interesantākais. Atdot tā dzīve, tā ir pati par sevi, ir forši, bet gribas tomēr sākt ar to, kas ir, uz ko ir iztērēta naudiņa, lai nestāv un neuzrodās mūsu draudzenes lidojošās līdz ar to. Tiksimies nākošajā pieslēgšanas reizē un paskatīsimies vispār, kas man būs un ko es būšu par šito laiku sākusi vēl darīt. Bet viennozīmīgi vēl nekas nebūs no šīs sākts. Jo visdrīzāk plānā būs pagaidām vēl, padarboties ar to, kas ir iesākts. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. 16. maijs, es gribu noslēgt šo vlogu un parādīt jums jaunu darbiņu. Tie, kas ir Facebookā, tie ir redzējuši, ka man bija tāds sarkans uzadīts džemperis. Viņš sanāca kā kleita, un jā, tas ir tas pats. Es viņu esmu pilnīgi izjaukusi. Es nolēmu, ka es negribu tik garu tomēr, un ka viņš man tomēr skapī stāvēs bez pielietojuma. Un līdz ar to es sāku adīt no jauna, un sāku adīt to pašu rakstu, bet pa apli. Iztaisnotā veidā, protams, kad viņš būs tāds iztaisnots, redziet, viņš izskatās jau tā kā zolīdāk, jā. Iespējams, kad izmazgāsim, tad jau arī tur viss tā kā pamainīsies. Lūk, un es neko netaisnoju, dzīve nav taisnota, līdz ar to iespējams arī tā kā ir. Bet tagad viss ir ideāli, pieguļoši manam augumam, cik es skatījos. Tā kā turpināsim adīt. Sedziņas bildes ielikšu, cik viņa man tālu ir, un, protams, arī ielikšu bildi, kas bija šis, jā, jo tie, kas man nav Facebookā, tikai šeit YouTubē, jā, nemaz nezinu, par ko iet runa. Tātad pilnīgi gatavs darbs bija, pāris reizes jau bija nesāts, līdz es nolēmu viņu vakar izjaukt. Lūk, tā ir Dzija Alize Baby Wool. Gumiju es iesāku ar 4 mm adatām adīt, un pārējais ar 4,5. Tas ir puspatents, tas saucamais, ja? Latviski viņš saucās puspatents. Lūk. Tagad man vajag kādu gabaliņu uzadīt līdz roku daļai, un tad jau es likšu mieru, un tālāk turpināšu adīt, tad, kad mājās būšu viena, un neviens man tā kā netraucēs, jo uz to brīdi ir tā, ka mājās ir visi. Es iznācu atkal kā vienmēr ārā. Lūk, jā. Bija tikko veikalā, nopirku mazajam vēl, tātad Pepko veikalā nopirku viņam bodijus.
Ja. Mums tagad jau izmērs sanāk, tā kā mums ir 9 mēneši, tad mums jau sanāk 80 cm jau droši varam pirkt. Lūk. Parasti vienkārši 5 eiro viņi maksā tikai 3 gabali, līdz ar to ļoti izdevīgs piedāvājums ar garām rokām, jo pagaidām tas laiks ir tāds mānīgs un mēs nezinām, kā būs. Lūk. Nu, tad tas arī viss. Montēšu šo video un šo svētdienu būs šis video jau kanālā. Lūk. Spiediet patīk, pierakstieties sekot manam kanālam, piesakieties manam Telegram kanālam, teikt, Facebookā varat pieteikties man sekot visur, kur vien vēlaties. Viss būs norādīts lejā infoboksā, tajā saucamajā, ja? Tā kā jūs mani atradīsiet. Tā. Nu, vot. Tas arī viss, ko es vispār esmu tā darījusi. No sēdziņu 5. rindu es sāku 5. rindu, un tad es jums tur nofotografēšu, parādīšu, cik kopā kvadrātiņi man ir uz doto brīdi izadīti. Tomēr es pārslēdzos uz kaut ko citu, nevis tā vietā, lai izpildītu. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I